Katrs, kam laimējās dzīvam izkļūt no šejienes, ar pateicību piemin ārstu Čamani. Viņš bija ļoti iejutīgs, sirsnīgs cilvēks bija. Tiešām apbrīnojams. Kā viņš izturējās pret katru, ne tikai pret manīm, pret katru, kas bija vai saslims vai noguris mirdzīgi. Viņš centās kaut kā panākt, ka varētu cilvēkam dot vismaz vai atpūt, vismaz viendienīgi iedot atpūt. Jā. Ļoti labs cilvēks bija. Tas apbrīnojams. Tāpēc es nevaru aizmirst nekad. Man, kuram tuvu pie 90 gadiem, es taču izaugu, mācījos pirmās Latvijas laikā. Un man ļoti sāp kā tā otrā Latvija tagadējā. Viņa citādāka ir nekā bijusi mūsu Latvija. Ko lai tautā, kuri norauti galvā, kur lai viņa meklē tas labos, inteliģentos, kulturālos un ļoti vērtīgus cilvēkus, kur lai viņi tagad meklē. Ir šausmīgi. Tā kā baraka palika pa dienu tukša, jo daļa gāja uz darbu, un otru daļu nesa uz šķūni grāvāt. Avitaminoze un badošanās. Tas bija īstas diagnozes. Bet mūsējo to, ko mēs uzrakstījām, starp citu, es arī tā palika pie viņiem, bet oficiāls iemesls nāves cēlonis. Tas bija, kā tur teikt, ne jau bats, bet, piemēram, kādas izmaiņas sirds muskulī. Jā, tāda man tēvam arī. Lauškasovs rakstīts un diekārta. Jā. Lai būtu tāda slimība vai nāves cēlonis, nebija, it kā viņš nav saistīts ar badošanos, ar... Tēvam es biju klāt, kad tēvs nomira. Visi tur bija trausties, kā katrs tur pa tiem virējiem kliedz, kuri man mīļās dieviņi dod man satīties maniem bērniņiem un tālāk. Tas bija drausmīgs skats, un nevarēja gadīt nervu izturēt. Katru kliedz viss, pirms nāves. Dieviņi ļauj man atgriezties dzimtenē, ļauj man vēl dzīvot. Un tēvs tas man uzlika roku uz galvas un sacīja, mīļo dēliņi, kad tu brauks uz dzimteni, neaizmirsti paņemt līdzi arī mammiņu un brālīti, jo tie atradās svešumā, tālāk izsūtīja Turhānas rajonā, Silkā, kas saka, trimdā. Es tēti, kamdēļ man jābrauc vienām, es teicu, tu taču arī brauc kopā mums, nejusies dēliņi, man tagad ir jāiziet. Un es domāju, ka mēs šķirsimies ar to pārliecību,